Nu, tagad ir jautājums par personu reduktoriņu. Jau vairākas reizes ir mainīts visādi saļņiki un kas, un visu laiku ir emulsija iekšā. Bet tā vainīta noskaidrojam vienkārši. Ņemam mazo sūknīti, šeit ir uztaisīts štucerīts, pievienojam klāt un uzreiz iepūšot vienu atmosfēru iekšā. Reduktoru mēs redzam, pa kurien nāk. Un nāc ārā par šo ātrumu pārslēdzēju štoku. Noņemot viņu nost, uzreiz redzam, ka šī blīvi ir pa zemu. Šis caurums ir 5 mm, a blīvi 2,5. Tātad blīva iekrīt iekšā, uzliekās virsū paplāksne šis, un līdz ar to tā blīva netiek nospiest, un viņi vienkārši ļurkājās. Un pa turien laiž arī iekšā reduktorā ūdeni. Tūlīt uztaisīsim starplāksni, lai dabūtu bišķiņ pār šai virsmai pāri, kaut kādu pusmilimetru, lai tā guviņi saspiežās. Un līdz ar to viņi saspiežoties, viņi nospiedīs centrās un ap pa diametru. Un viss tā problēma būs atrisināta. Vēlāk parādīšu, kā jau gatavs uzvedās, kad viņā iepūš iekšā viena atmosfēra. Daudz nevajag pūst, tur 0,5 viena atmosfēra. Labi, kad pabeigšu padošu ziņu. Nu tagad uztaisīju, tagad pumpēšu iekšā. Nu jā, arī uzskan. Iepūdeni uzpūst un burbuļi nenāk. Tā tad tā vaina ir atrasta.